lielākais kultūras šoks bija tas tur, kad tie cilvēki gulēja uz ielas. Nu, kad viņi ar visu segu un spilvenu un vairāk un vēl sarunājas savā starpā un pa vidu cilvēki iet vienkārši, kur vajag, tur cilvēki guļ. Un otrs, kas man likās dīvaini, ka mēs gājām tur, kur bija tas tilts, un kur tie cilvēki vienkārši tā kā mīņājas un nevar saprast, ko viņi dara. Un izskatās, ka... Jā, ka tirgo narkotikas aptuveni. Viss tur kaut ko mainījās naudā. Jā, un tur ir, un tā kā vai nu kaut kāds lapiņas, tur visa zeme bija, redzēt tādās mazās piezīme lapiņās, tā kā nomētāts. Es nezinu, varbūt tur ir kaut kāds totalizators, es nezinu, bet tas likās aizdomīgi un sketčī. Kaut kas tur nebija tīrs, kaut kas tur, mēs jau gājām pēc tāda rajona. Un tas, ka arī visur smaržo pēc zāles. Visi pie tam pīpē visur, kur var. Bet arī tas, ka pēc zāles visu laiku smird. Bet tā jau forši visi pilsēta kustībā, daudz cilvēku. Un dīvaini arī bija vēl trešā lieta, ka viņiem ir vakars. Visi veikali ir cieti. Un nav tā kā pie mums, ka veikaliem ir skatlogi, visur ir tie metāla želūzijas un izskatās diezgan tā, nu, ka mēs smukas, jā, slēģi un tad smukas fasādes mājas un viss pirmais stāvs vienkārši no metāla ciet. Grafitī gan vispār nebija, ne uz viens. Un pa vidu vaļā 9 vakarā ir lavačkas, kas tirgo uzvalkas atlaidēm, tas man likās. Un kādas 3 pēc kārtas bija. Un trešā lieta, kas vaļā vakaros bija visādi, kā viņas nosauc, sūdveikali. Nu, kur tirgo visādas sūdiņas, kā tur. Jā, Ķīnas mēsliņas, arī cepuras, tēkraks, un viņi ir daudzi. Nu, tā kā katrā kartālā viens tirgo uzvalkus, viens tirgo tos sūdiņus, un tad vēl, nu, par retam kādu kafejnīcu. Un vēl, ka viņi tā kā tādu kā metāla kānu sadurstījuši, salikuši iekšā kaut ko kurina. Un principā bezpajumtnieki tajos ratiņos iepirkuma kurina un pārdot kastaņas. Es nezinu, kurš gribētu pirkt. Es nezinu, smaržoja garšīgi. Ne, smaržoja garšīgi, bet iedomājies, ka ir bezpajumtnieks, ja, un viņam uz tā viņa, nu kā to Latvijas sauc, iepirkuma ratiņa, trolīs, ja, stāv tāda kaut kāda folija, sabakstīta muca, pa virs stāv tā paplāti no figzin kā, un viņš ir kaut ko tur, viņas bakstē. Kāds pērk? Šodien pirksi. Es nepirkšu, paldies. Bet baigi daudz ir tādas neumulīgās sajūtas. Protams, tas nav cilvēku vainīgi, tas ir mani priekšstats stereotipi, bet ka viņi stāv pa tādiem bariņiem un visi to stāv. Un tu nevari saprast, ko viņi, nu, nekas nav tur. Tur nav ne veikals, nekas vienkārši ne vārtrūma. Tusē, nu. Tusē, un viss tā skatās, un visu laiku tas, nu vai nu tagad tev magos, vai pārdos kokaīnu, vai vēl kaut ko. Nu, tā dīvaini. Bet tas, protams, ir naktī un tumsā tagad. Pa dienu varbūt tas viss ir pilnīgi savādāk. Bet šajā nomalē ļoti skaisti pilsēta. Vismaz te bija baigi. Nu, mēs esam blakus Mūlenrūžai 200 metri no mums ir Mūlenrūžas teātris. Mēs esam Sarkano Lukturu rajonā vairāk. Sarkano narkomāna rajonā. Tāda arī pirmie iespēja. Vēl vajadzēs kaut kādu parādīt, kāds mums smieklīgs tas numurīgs, ja viņš ir kādi 20 kvadrātmetri. 20 kvadrātmetri un griezti ir tik zemi, ka, nu, man līdz augšai ir apmēram 3 centimetri. Un pa durvīm es nevaru iziet, man jāliecās cauri, lai iziet, tik ļoti smieklīgi. Bet forši. Mēs, ka šis ir bijis kaut kāda pažobeles noliktava un viņi vienkārši ir izremontējuši un uztaisījuši kā numuriņu, lai iekasētu papildus 85 eiro par nakti bija. Kaut kā tā, un papildus pēc tam nodokļi. Logi nestrādā, visu vienkārši saskrūvēt ar skrūvēm, tad ja tev attaisīt. Attaisīt var, aiztaisīt var, visi. Bet vēl, kas viņiem, nu, kas forši ir ārā, ir februārs, tad tā kā drūmā ziema Latvijā, viņiem ir +10 un visur pa lielam vēl uz balkoniem ir puķis un ziedi un ir palmas ārā stāv. Un cilvēki sēdēja ārā kafejnīcās, dzēra vīnu, pīpē un tusē. Mēs, man liekas, ka latvieši jau pie 15 jau tā kā projām, rudens klāt, viss beidzam. Jāņos ir, man liekas, +20, visiem jau viss ir iebjās. Tas šeit +5 ārā, cilvēks sēž un tā, plāni, bišķiņ tas tur plediņš pa visu un viss sēž un tusē. Āra kafejnīcas pilns. Āra kafejnīcas pilns. Lai gan ir februārs. Bet visi pīpēšās viņi daudz, tā kā negribās tur beigt sēdēt, jo visi pīpē, man liekas, bez izņēmuma, absolūti. Uz ielas tiešām viss. Visi pīpē. Nu arī sračons bišķiņ tā.
Nu, jā, ka tu ej un visur viss mētājāt, viss par visur. Bet tā vienai pusē. Jā, jā, protams. Tad... No rīta visi savādi smuki. Un viss sākas no jauna. Yeah!